Vai esi kādreiz iedomājusies, kā būtu, ja spētu apstādināt laiku? Ja to, ko nodara sievietes gadījuma gravitācija, varētu izlabot vai uzlabot? Kristīnai ir pār 40. Jau kādu laiku viņa ir aizdomājusies, kā būtu, ja būtu iespēja uzlabot sejas ovālu. Šo stāstu par sejas facelift plastiskās ķirurģijas operāciju iesākām jau pērn dāmu projekta pirmajā sezonā, kad Kristīna pirmo reizi devās pie plastikas ķirurga uz konsultāciju Daktera Mauriņa klīnikā. Protams, ļoti patika tas rezultāts, kāds varētu būt šajā spogulī, ja, ko viņi rādīja. Tad ar šo paceltu ādu, tas man liekas tāds, es tādu gribētu. Daktere Anda Gaile šādas operācijas veic bieži. Kāda ir veiksmīgas sejas plastiskās operācijas panākuma atslēga? Kas man ir mīļākais, ka vienmēr pacients saka, man tie kolēģi uz mani tā skatās visu laiku, un tā skatās, un tā skatās, un tā skatās. Ja? Un es saku, viņi nevar uztvert to niansi, kas ir mainījies. Ja, piemēram, kādreiz, kad ir tās 3 nedēļas pagājuši, tad pacients atnāk un viņam saka, tad tu beidzot esi izgulējies, tu vismaz tu izskaties jau sāc pēc cilvēka. Ja? Jā, tāds, ka nevar uztvert īsti, kas tas ir. Ja? Kristīnai šis solis veikt tik kardinālas pārmaiņas un parakstīties uz tik sarežģītu operāciju jau brieda ilgāku laiku, kā pārdomāts lēmums. Tagad ir pienācis tas brīdis, kad jādodas uz operāciju. Un tad jau nāk tas datums, un tad jau tu saproti, ka tas tuvojās, un tas jau būs tūlīt, un tad jau rodās tāds satraukums, un varbūt arī tādas šaubas, vai lēmums bija pareizs. Bet tad tām šaubām pretī stājās šī spoguļa bilde. Labrīt! Labrīt! Esat gatavi? Jā. Tā, ko mēs parasti sākam, ir taisām fotogrāfijas pirms un pēc. Šīs fotogrāfijas, kā es smējos, vienmēr vairāk ir vajadzīgas pacientiem, tāpēc, ka viņi aizmirst, kā viņi izskatījās. Tātad šie griezieni būs matos iekšā. Tad klasiski tas grieziens ir šeit apkārt tā saucamajai baķenītei, ja matu līnijai. Un, lai viņš pēc iespējas mazāk būtu redzams, viņš ieiet šeit matos iekšā, lai šie mati, kad ceļās augšā, lai viņi tā kā aiztaisīt. Tagad es jūs atstāšu anesteziologa rūpēs. Viņš paskatīsies vēl pajautās pāris jautājumus, kas viņam ir vajadzīgi, un tad mēs tiekamies zālē. Kā tas viss notiek? Mums ir iespēja ielūkoties unikālos kadros. Tas, kas jāzina, ka šāda tipa facelift operācijas norisinās vismaz 5 stundas, un dažas dienas pēc tam būs jāuzturas plastiskās ķirurģijas centra stacionārā. Operācijas gaitā redzam, cik rūpīgi tiek veikts plastikas ķirurga darbs. Soli pa soli, šuve pa šuvītei. Kad būs gaidāmi rezultāti? 3 strīnieku likums. Pirmās lielākā tūska, lielākie zilumi parādīsies apmēram 3. dienā. Tātad nākošais strīnieks ir tajās 3 nedēļas. Tās 3 nedēļās no tā smukā mēnesiņa jūs lēnām paliekat par to cilvēku, ko jūs redzat, cilvēki jums nebaidīsies. Ja? Skaitās, ka 3. nedēļas beigās jūs varat sākt plānot iešanu uz darbu. Vienīgais, kas jūs priekš citiem mazliet nodos, ja jūs aiziesiet un nepiekrāsosiet nedaudz tās rozā rētiņas, tad visi uzreiz, kaut kas ir. Bet būtībā ir tā, ka tās 3 nedēļu laikā izzūd zilumi un izzūd tūska. Sejas korekciju veids tiem, kam novecošanās pēdas ir sejas noslīdējumā, lai to koriģētu. Noslīdējuši plakstiņi, vaigi, žokļa līnija un iekļaujot arī kakla korekciju. Pirmās dienas un nedēļas solās būt izaicinājumi pilnas, pat līdz nožēlai, kam dēļ šāds solis ir bijis jāspēr. Vai sejas plastikas operācija ir izdevusies, šķiet novērtēt var tikai pati dāma. Kā viņa jūtas par savu jauno izskatu? Vai apkārtējie kaut ko pamana? Mūsu varonis stāstā neviens neredz, ka patiešām veiktas kardinālas izmaiņas. Tas šķiet ir vislielākais kompliments. Kā jums iet? Kādas sajūtas? Ļoti labi. Sajūtas ar katru dienu ar vien labākas. Kristīna pēc operācijas apmeklē savu ķirurģi, lai pārliecinātos, ka rezultāti ir sasniegti. Smuki. Kā tā man šeit ir sadzījis smuki? Kas tur tās ausis?
Aizaustiņas, viss ir kārtībā. Šeit ir tāda maza vietiņa, kur ir mazliet tāda kā grubulītis, ja? Bet tas viss izlīdzināsies. Jūs vienkārši darat šādi ar pirkstiņu. To es neredzu. Masējam, sataustam un ejam pa šādu masāžu. Viss. Vairāk nekas. Un viņš lēnām pats arī izmasēsies. Vai tas bija to vērts? Tās pirmās 2 nedēļas laikam bija viss tādas grūtākās un visizaicinošākās, un arī viņās bija vislielākās tās pārmaiņas. Jo pēc tam jau 3., 4. nedēļa jau vairs tik ļoti vairāk tas ir sajūtās, mazāk varbūt vizuāli. Protams, arī viņas ir vieglākas tās. Kā katru dienu mazliet vieglāk. Jā, šeit ir tā lieta, ko es vienmēr saku, ja paprasa pacientam pēc facelitu par 1. nedēļā, vai tu to vēlreiz darīsi? Kad? 99% atbilde nekad, es to vairāk nedarīšu, es būtu zinājis to, ka tā tas būs, es nekad to nedarīšu, un vispār tas viss ir šausmīgi un briesmīgi un tā. Un 2. nedēļā jau šīs sajūtas mainās, ja. 1. nedēļa ir grūta, un es vienmēr visiem stāstu, jums būs viņa grūta, es nenoliedzu, ka tas ir process un ka tur ir savas nianses un tas nav viegli, bet tas ir noteikti tā vērts. Dēļ tām sajūtām, ko var pateikt tikai cilvēks, kas to izdarījis. Mūsuprāt, ja pati esi apmierināta ar rezultātu un spēj uz sevi paskatīties ar jaunām acīm, tad viennozīmīgi jā. Plastiskā operācijai būtu jābūt tādai, kas uzlabo viņa sajūtas, noņem kaut kādas lietas, kas viņam traucē, ja, kaut to tikai iekšēji, ja, un nevienam citam tas netraucē, un sajusties labi. Lai izvērtētu šādu pārmaiņu iespējas, atliek vien pierakstīties uz konsultāciju un ar plastikas ķirurgu izrunāt visus savus satraucošos jautājumus. Dr. Mauriņa klīnika ir viena no Eiropā modernākajām lāzermedicīnas, vēnu ārstēšanas un estētiskās medicīnas klīnikām, kurā strādā vairāk kā 100 darbinieki. Šeit saņemsi profesionālu, augstākajiem standartiem atbilstošu palīdzību un risinājumus.